Labrīt! Nu ko, jaunā sērija sākās, ka mēs dodamies atkal apskatīt kaut kādus apskates objektus. Šoreiz mēs, principā, visu dienu dzīvosimies pa Gdaņsku, pa centru, un mēģināsim jums parādīt, kā izskatās no normāla turistu acīm paskatīties uz Gdaņsku. Šeit ir skats pa kreisi ir magoņu lauks, visapkārt magoņu lauks. Jā, te vajag daudz magoņus uz laukiem, mēģināsim arī kādā mirklī varbūt palidināt droni un kādu skatu noķert, bet noņi fakt. Jā, bet tā, jā, mēs braucam tagad uz tādu kaut kādu šķībo māju, pēc tam mēs izstaigāsim vecpilsētu Gdaņskā, ielikšu arī kaut kādus pastāstus par to, kas ir Gdaņska un ko tur var redzēt un kā viņi tur tā visu tā vēstura un tā visu tā lieta, jā. Nu, es domāju, ka vajadzētu būt interesanti, tā kā apsēžamies ērtāk, sataisam tējiņus, uzsmērējam maizītes un sākam skatīties jauno sēriju. Nenormāls maržo. Ej, paskaties šito, tur ir balts, rozā. Nē. O, tik smukas. Paskaties to balts. Kroči, ejam uz šķībo māju, nolikt mašīnu veiksmīgi. Mašīnas novietošana maksāja 5 zloti poļu. Tas ir kaut kāds eirītis. Tur reāli balansē, kas ir krustā. Viņš ir stāv, balansē. Jā, точно. Kaut kāds vīrals, kurš tur balansē un nekrīt lejā. Un te ir tāda šķība māja. Kas tas? Kā šķība māja. Nāc no tevi. Te stop. Visu varēs nomierinies. Tur var iet iekšā. Kas tas? Jā. Nu, ejam iekšā. Nu, tāda šķība māja. Pat vārti šķība, ejam, tuvāk. Uz Sopotas galvenās promenādes pie Baltijas jūras atrodas šis Krzivi domek, jeb šķībais nams, kas ir viena no neparastākajām ēkām Eiropā. Nams tika pabeigts 2004. gadā un jau drīz kļuva par pilsētas simbolu. Ēku projektēja arhitekti Šķepans Šotinskis un Lešeks Zaleskis. Iedvesmu viņi smēlās no bērnu pasaku ilustrācijām, kā rezultātā radās biroju un tirzniecības centru būve, kas vairāk atgādina sapni nekā reālu ēku. Interesanti, ka Krzivi domek nav tikai arhitektūras eksperiments. Gadu gaitā tas kļūs par vienu no visvairāk fotografētajiem objektiem Polijā. Tas mačiato karameli, jā. Nefilmē viņa garšīgi. Nē.
uz tādu vietu, kaut kāds Sopotas saucās, 6 eiro ieeja. Te reku var aiziet kaut kāds tur šito pirātu kuģi apskatīt. Tur reku ir baigs mukais skats, tikai vējš, reku kāja tur sēž kaut kādi, jā. Visā visur diezgan skaisti. Šodien ir baigs silts. Labi, ka ir vējš, bet 27 grādi. Tā kā, ļoti ok. Aiziesim tagad līdz tam pirātu kuģim un tad pēc tam dosimies jau tālāk uz tur, kur bija ieplānots. Šis nebija ieplānots, šis tā gadījās randomā. Baltijas jūras krastā starp Gdaņsku un Gdiņu atrodas neliela, bet ļoti īpaša pilsēta – Sopota. Lai gan tajā dzīvo tikai aptuveni 30 000 iedzīvotāju, vasarā pilsēta pārvēršas par vienu no populārākajiem kurortiem visā Polijā. Daudzi to dēvē par Polijas rivjēru, jo šeit apvienojas baltas smilšu pludmales, eleganta arhitektūra un nesteidzīga pie jūras atmosfēra. Taču Sopotas stāsts sākās pavisam pieticīgi. Pirms vairāk nekā 200 gadiem šeit atradās neliels zvejnieku ciemats Baltijas līča krastā. Situāciju izmainīja franču ārsts Žans Žoržs Hafners, kurš pēc Napoleona kariem palika šajā reģionā un saskatīja vietas potenciālu. Tieši viņš lika pamatus kurorta attīstībai, veidojot peldvietas, ārstniecības iestādes un pirmo jūras molu. Šodien Sopotas slavenākais simbols ir tās mols. Tas iestiepjas vairāk nekā puskilometru Baltijas jūrā un tiek uzskatīts par garāko koka molu Eiropā. Pirmais mols tika uzcelts jau 1827. gadā, bet gadu gaitā tas tika vairāk kārt pagarināts, līdz sasniedza savu tagadējo garumu – 511 metrus. Pastaiga pa to ļauj sajust svaigo jūras gaisu, vērot jahtas un baudīt panorāmas skatu uz Gdaņskas līci. Ko? Aizgājām Sopotā, apskatījāmies pirātu kuģī, gan iekšā neiegājām, tāpēc, ka tur ir izrādās, ka viņi arī var braukt. Bet tā braukšana ar to pirātu kuģi maksātu 50 eirīši ģimenes biļeti. Bet mums nebija laika tik daudz, jo man bija mašīna nolikt stāvvietā un es nebiju apmaksājis tā kā pietiekoši daudz laika. Es nezināju, ka tur tāds kuģis mums vispār, mēs tur lai vispār uz Duričku aizgājām. Bet baigi smukā vieta. Tāda jūras forša, tāds vēsumiņš un tā, bet vispār grādi laukā 29 šobrīd. Lai jūs zinātu, ka 29 grādi laukā, jā. Bet var apskatīties, jā. Un jā, tā kā ir silts, mēs atbraucām un saņēmām Jāņos vasaru. Priecīgi līgošana visiem. Es palaidu savu puķīti pa dambi. Šī dziesmas lai galvos skar. Dziedam. Palaidu puķīti pa dambi, palaidu savu puķīti pa dambi. Tot. Kuļu mašīna. Kuķīti pa dambi. Mums 30 grādi. Latvijā jums ir 18, cik es zinu. Mēs esam Polijā. Ko, atbraucām uz Gdaņskas centru. Sanāca tā interesanti, kad es kaut kā tur novietāju mašīnu, te izrādās, ka tur ir kaut kā, es nezinu, kāpēc man ielaida, bet tur ir zīme un ķipā neatiecas uz kaut ko, bet es kaut kā iekšā tik man atvēru šlagbaumu. Tas tā, cerams, kā arī tikšu, tur brauc tagad vēl citu mašīnu latviešu, viņi iekšā netika. Kāpēc? Nezinu, varbūt man baigi labā numurzīme. Kaut kā tā. Te meitenes mēģina kaut kādas bildes sataisīt, te bildējās, bet mums vispār jāiet uz to pusi. Mums uz to pusi jāiet. Gdaņska ir viena no skaistākajām un vēsturiski nozīmīgākajām pilsētām Baltijas jūras krastā. Viduslaikos Gdaņska bija viena no bagātākajām Hanzas Savienības pilsētām, kuras ostā ieradās tirgotāji no visas Eiropas, vedot graudus, kokmateriālus, dzintaru un citas vērtīgas preces. Pastaigājoties pa vecpilsētu, nonākam pie tā sauktā Karaļu ceļa, maršruta, pa kuru agrāk pilsētā svinīgi iebrauca Polijas valdnieki. Šeit redzamas krāšņas tirgotāju mājas ar greznām fasādēm, kas liecina par pilsētas bagātību un iedzīvotāju turību. Pašā centrā atrodas Neptūna strūklaka, kas kļuvusi par vienu no galvenajiem Gdaņskas simboliem. Šodien Gdaņska apvieno bagātu vēsturi, iespaidīgu arhitektūru un mūsdienīgu ostas dzīvi. Tā ir vieta, kur viduslaiku tirgotāju mantojums sastopas ar stāstiem par pasaules karu, brīvības cīņām un Baltijas jūras neatkārtojamo atmosfēru.
Tāpēc daudzi ceļotāji uzskata Gdaņsku par vienu no skaistākajām un interesantākajām pilsētām visā Polijā. Mēs varam. Вот šitā ir konfekts jātirgo. Nu, davai ņemam kaut ko. Aldumi nopirkt. Thank you, Bober. 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 Jā. Thank you, Bober. Bober. Fettuccine bolognese and cassio pepe with bounce pepper. Yes, thank you. Would you also like circle for cutting the pizza? Oh, Kādi? Mamma mia, pizzeria. Nu, žēl, ka nevar nodot šo garšu. Ļoti garšīgi. Labi, es gribu jums visiem Latvijā. Ļoti garšīgi. Īsta Jāņu garša. Nu, ļoti gardi. Man liekas, ar itāļu ēdienu nekad nevar nošaut greizi. Mūzika fantastiska, atmosfēra fantastiska, bērni izskatās apmierināti. Erika vēl noēdīs panakotu, gan jau ka arī padalīsies ar mums. Mēs parasti tā padalāmies. Ja mēs katrs būtu paņēmuši pa porcijai, mēs to neapēstu visu. Tā kā mēs esam iemācījušies Polijā rēķināt, cik daudz var apēst. Nu, kaut kā tā. Nu, skats jau šāds burvīgs te ir. Nu, bija interesanti tas, ka mēs mašīnu novērtājam tik vīzīgi, kur kaut kādā aizliegtajā zonā. Kā mūs ielaid, tā mūs arī izlaid. Nu, kurš nesamaksāja ne centu par stāvēšanu. Nu tā, tas apmēram runājot Bībeles vārdiem, ja? Tev ja tu klauvēsi, tev arī atvērs. Tālāk. Pirms, ka e-burts rogāja. Kaut kā tā. Jā, un pēc manis gribēja tur iebraukt iekšā kaut kā citu latviešu mašīnu, šos neielēja. Nu, tie neizsties pietiekumi solīdi kā es. Tā kā kaut kā tā. Man liekas, tas P logājas tev iežučī. Kaut ko vajadzētu. Šitas. Jā, varbūt, jā. Man te kaut kur jātiek pārā. Atbraucām uz vietu, kur esot nenormāli daudz dzinteru. Un tagad notiek intensīva dzinteru meklēšana. Viņas varēja bisīt apstīties reku uz augšu un ieraudzīt mani un nebūtu nekas jāmeklē. Jo es tomēr esmu dzinters. Nē, viņas te meklē kaut ko te rokās. Un lietas sāksim izrunāt. Bet, nu, cerams, kā atradīs. Gaišais, tas nav stikls. Vai kur ir? Reku, redzēt. Nē, dzinteri. Pils. Tereku. Gdaņska ieņem īpašu vietu arī pasaules vēsturē. Tieši šeit 1939. gada 1. septembrī sākās Otrais pasaules karš, kad vācu karaspēks uzbruka Polijai. Šie notikumi mainīja ne tikai Eiropas, bet visas pasaules vēstures gaitu. Mūsdienās pilsētā darbojas viens no modernākajiem Otrā pasaules kara muzejiem Eiropā, kas atgādina par šiem traģiskajiem notikumiem. Par muzeju varat redzēt iepriekšējā sērijā. Vēl viens Gdaņskas lepnums ir dzintars. Baltijas jūras piekraste jau gadsimtiem ilgi ir pazīstama kā pasaules dzintara galvaspilsēta. Pilsētā atrodas neskaitāmi dzintara veikali, darbnīcas un muzeji, kuros var iepazīt šo saules akmeni.
kas veidojies miljoniem gadu senā pagātnē. Ko lai es saku? Tā diena bija silts un foršs, nu loģiski, kad tam negaidicam bija jāsākās. Viņš arī sākās, bet nu es baigi nepārdzīvoju. Es te zem nojumīts atstiepu grilu. Nu, tā tas kaut kas izskatās šitā te. Tagad es lēnām te oglītes sataisīšu. Man te bišķī neiekūrās, tāpēc uzliku pa visu kociņas mazliet, un tad tās oglītes ulītās jau būs. Tad te ir gaisa gabaliņi. Te ir kabacīšs samarinēju. Nu, un tur ir vakardienas gaļiņi, aizvakardienas pareizāk, kas jāuzsilda griliņā. Nu, tā kaut kā, nu, ja laiks nomierināsies, reku tur arī ugunskur iekursim, nu. Un būs līgo vakars paršais, nu. Nu, tā, nu. Prātīgi, bez bēdas, bez stresa. Lēnām iekurināšu pulkstenis. Mums ir tagad tā pēc vietējā laika ir pulkstenis 9, pēc jūsu laika ir 10. Bet nu nekas, nu, Jāņi arī Polijā ir Jāņi. Tradīcijas ir jākopja. Tā kā līgojam visi kopā. Pagaidām čau. Nu, turpinam cept, turpinam gatavot. Reku, šitas te mums pagaidām tā izskatās. Nu, kartupelīšu pagaidām, gaļiņu pagaidām, pēc tam cukīnī uzmetīsim pa virsu un nu, vajadzētu būt baigi, ja līgos svētki izdevušies. Nu tā, lietas līst, jā, es ir tā vairāk esmu ievācies iekšā zem tās lapenītes, reku, nu tā kā tālāk aizvācos, tāpēc, ka tur no sāna man pičināja uz muguras un baigi negribējās tā strādāt. Bet šitā ir baigi labi, šitā ir baigi ērti un, jā, darbojamies, tā kā aiziet. Nu ko, iznāca apmēram šādi, nekas jau īpaši nav. Kaut kāda gaļa uzcept, kaut kāda tur sīpoliņa, lociņa, kaut kas sagriezts ir un lociņa nē. Kartupelīšu cept, bet nu, latviskās tradīcijas. Gaļa, kartupelīši, kabacīši, zaļumiņi. Tā kā tā. Ēdīsim. Priecīgi visiem.